Jau 8. gadu Rīgas Tehniskajā universitātē notiek inženieru sacensības. Tās rīko RTU studentu organizācija BEST Riga. Tā ir starptautiska Eiropas Tehnisko universitāšu studentu apvienība, kuras pārstāvniecībā Latvijā darbojās 50 aktīvu mērķtiecīgu studentu. Kopā mums ir 25 komandas šeit konstruēšanas kategorijā un 12 komandas situācijas analīzē. Katrā komandā 4 dalībnieki. Tagad jau 3. gadu, manuprāt, pēc kārtas. Šie uzdevumi notiek sadarbībā ar uzņēmumiem. Šogad tas ir konstruēšana sadarbībā ar akciju sabiedrību Latvenergo. Savukārt situācijas analīze ir sadarbībā ar akciju sabiedrību Severstaļ Latve. Tā kā uzņēmums ir diezgan specifiski, mēs cenšamies šos uzdevumus pielāgot, tā teikt, visām fakultātēm. Kas šeit notiek pie šī galda? Mēs mēģinām atrisināt problēmu, ko mums ir piešķīrusi Severstaļ Latve firma. Kādu? Kā drošāk strādāt? Kur? Kraušanas vietā, kur krauj produkciju vagonos. Un kā jums šķiet, kā jūs viņu risināsiet? Pagaidām vēl nevar pateikt noteikti, bet mēs izstrādājam variantu. Pagaidām diskusija par pareizāko un ērtāko variantu, kā to visu varētu izdarīt. Kādi varianti jau kaut kas ir tāds izīmējis? Varianti par hidrauliskajām platformām, ar tērauda rāmjiem, par pacēlājiem, un pagaidām tas laikam mums arī ir viss. RTU BEST inženieru sacensības dod iespēju jauniešiem parādīt savus inženiertehniskās prasmes un teorētiskās zināšanas praksē. Šī mūsu studentu aktivitāte, kas ir izveidojuši organizāciju BEST RTU BEST Rīga, tas, kas apvieno studentus Eiropā visās tehnoloģiju universitātēs, tā ļoti atbalstām, un es domāju, ka tas ir tas, uz ko mums nākotnē mēs redzam izēju no mūsu tautsainiecības tāda, ne sevišķi ātras attīstības. Dienas laikā izstrādāt kaut ko tādu, kas tagad tiks ražots un ieviests, bet arī šajā gadījumā šodien ir uzdevums tāds, kā izmantot vecos esošos mūsu elektroenerģijas skaitītājus, kas katram mājās ir ar tām ripām un griežās, un mēs pierakstam rādījumus un tad maksājam par to, kā to visu automatizēt, izmantojot šīs iekārtas, kas mums ir mājās, nemainot viņus uz jaunām. Un tas ir, ja risinājums ir parādīsies tāds ļoti interesants un arī lēts, tad kāpēc neieviest? Mums jau ir studentu biznesa inkubators un arī tie normālai biznesa inkubatori, kur firmas var attīstīties. Laipni lūgt un var arī pēc šodienas sākt jaunu biznesu. Šitais uzdevums priekš fiziķiem tāds nieks vien ir, vai ne? Principā nekas īpašs, vajag tikai nolasīt datus un tos prast pārsūtīt. Un kā tad to darīsim? Galvenais ir komandas darbs. Un mēs gribam piedalīties un pierādīt, ka RTU studenti ir vislabākie studenti ne tikai Baltijā, ne tikai šeit šodien, bet visā pasaulē. Protams, mēs varam visu, bet līdz ar to mums vajag mācīties, strādāt un pierādīt mūsu zināšanas. Vai jāsaka, ka visa gudrība nāk caur vēderu, un ja vēders ir tukšs, tad arī domāt negribās? Gatavojam dalībniekiem pusdienas, uzkodas un dažādas pārsteigumus no mūsu BEST kolektīva. Pagājušajā gadā mums bija ļoti veiksmīga pieredze, jo mūsu uzvarētāji pagājušajā gadā devās uz Tallinu, kur Baltijas inženieru sacensībās uzvarēja abās kategorijās. Tā kā Rīgas Tehniskās universitātes vārds izskanēja diezgan plaši un iespaidīgi. Savukārt no Eiropas sacensībām abas divas komandas mums pārveda 6. vietas. Es uzskatu, tas ir ļoti augsts rezultāts visā Eiropā. Rīgas Tehniskās universitātes vārds ir izskanējis Tallijā, Rumānijā. Uzvarētāji piedalīsies Baltijas BEST inženieru sacensībās Kaunijā. Un šo sacensību uzvarētāji iegūs ceļzīmi uz Eiropas BEST inženieru sacensībām Stambulā.